believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three. Māci manai sirdī patiesai būt, māci man pa īstam patiesi lūgt, rādi. Tu varbūt esi sācis ticēt, bet to neapliecini, jo tu baidies, ka tevi apsmies, nepieņems, atstums. Un, īstenībā jau katrs, kurš tā kā Kristu apliecina, agrāk vai vēlāk, viņš ar to saskarsies, ar to jārēķinās. Bet īstenībā jau svarīgāk, tad, ja tu neapliecini, vispār, ja tu esi sācis ticēt un negribi apliecināt, svarīgāk tev ir, ko cilvēki par tevi domās, vairāk nekā, ko Dievs par tevi domās. Jā, es skatos atkal no lapiņas, jo es lasu Bībeli, un tad man uzrunā, un kaut kas man liek paskatīties, un Dievs kaut ko rāda, un tad es, tā teikt, sanāk tā kā tēma, bet es dzīves arī kā ir, protams. Un tā kā jā, tāpēc pat tad, ja tu esi sācis ticēt, tu tomēr tā kā atklāti baidies to apliecināt. Un Bībele arī runā Jāņa evaņģēlija 12. nodaļa 42. līdz 43. pantam, ka daudzi valdības vīri bija sākuši ticēt Jēzum. Bet viņi bija sākuši ticēt Jēzum, bet farizēju dēļ viņi to atklāti neapliecināja. Kāpēc? Viņi no kaut kā baidījās tātad. Baidījās, ko cilvēki par viņiem padomās. Jā, jo viņiem bija svarīgāk, ko cilvēki teiks par viņiem. Tātad viņi atklāti neapliecināja ticību Kristum, lai tos neizslēgt no draudzes, tur tālāk ir minēts. Un 43. pantā ir, jo viņi cilvēku atzinību mīlēja vairāk par godu Dieva priekšā. Un es varu pastāstīt vienu piemēru. Nesen Dievs man deva izdevību publiski, tā teikt tā, ka tur daudz cilvēki iet garām liecināt par Kristu, teikt, ko viņš man ir darījis. Un tur arī sākumā viena meitene, viņa tā kā izskatījās, ka Dievs viņu aizskar, ka viņa kaut kas aizskar, tajā, ko es runāju, viņa tā klausījās, un pēkšņi atnāk draudzene, un viņa pilnībā tā kā pārvēršās. Jā, tā kā pārvēršās, un tā kā vairāk tā kā jau sāk noraidīt, un tad tur pēkšņi sāk klaigāt uz mani un iet ar to draudzeni projām. Un tas ir kāpēc? Jā, tāpēc, ka pat tad, ja tev varbūt interesē, tev varbūt tiešām tas aizskar, bet cilvēki pēc, jo tu saproti, ka tev daudz nepieņems, un ko tu tur klausies, tu vienkārši ej līdz tam cilvēkam, un it kā, jā, man tas neinteresē, tā kā centies izpatikt vairāk cilvēkam nekā Dievam. Tā kā pat nenākam bieži pie Kristus, tāpēc pat tad, ja ticam dēļ cilvēkiem. Bet es gribu iedrošināt. Nebaidies no cilvēkiem, ne jau viņi izlems galā, kur tu nokļūsi, kas ar tevi būs. Bet Dievs, tas kungs būs tas, kas to izlems. Un kā arī Jēzus vārdi ir stiprinoši šajos gadījumos. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Tas ir Mateja nodaļa, 5. nodaļa. Un tad ir vēl Lūkas 6. nodaļā. Svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz no sava vidus lamā un zaimo jūs vārdu cilvēku dēlu dēļ. Tad vēl ir 1. Pētera 4. nodaļa. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Man ir bijis kādreiz, ka man ir bail bijis runāt par Jēzu, kaut ko stāstīt, bet tam jau Dievs ir devis svēto garu. Mums jālūdz drosmi no svētā gara, un varbūt ne jau tik daudz un vienmēr es visiem stāstu par Jēzu, kad varbūt arī vajadzētu, bet es redzu to, ka ir pieaugums, ka Dievs man tajā tā kā ir devis pieaugt, un ka es varu paskatīties un salīdzināt. Arī kā bija agrāk, ka tagad es varu runāt tur, kur es agrāk nerunātu, kur man nebūtu vispār bijusi drosme.
vai kaut vai sociālos tīklos man nebūtu drosmes tur, publiski filmēt un kaut ko likt. Jā, vēl pie tam runāt par Jēzu, vai ne? Bet kungs dod drosmi. To es esmu piedzīvojis, jā. Nepavēl ticīgie lūdzu drosmi sludināt Dievu vārdu. Tas Bībelē kaut kur bija minēts, neatceros kur. Un kāpēc? Jo vispār jau Jēzus to aicina. Viņš aicina arī atklāt, apliecināt ticību Kristumu, lai vairāk to glābti. Jo kā lai tic, ja nav kas sludina, ja nav kas stāsta, ja neviens nerunā, un kā lai uzzina par glābšanu, tā teikt. Un beigās es gribu nolasīt, ko es ar saviem vārdiem pierakstīju klāt Bībelē, tur, kur bija, tie, kas bija ticējuši, sākus ticēt Jēzum, bet tā kā baidījās atklāt to teikt. Nemīli cilvēku atzinību vairāk par godu Dievu priekšā. Tas tā teikt arī man pašai par atgādinājumu, tāpēc arī es to pierakstīju. Tā kā, lai citu viedokļi, citu uzskatu netraucē nākt pie Kristus, savas likstas un varbūt, ka kāds tev apsaukās un lamās un viss, un tas būs, un Kristus jau par to arī saka. Bet sveitīgi tad jūs esat, un tā kā tas, lai iedrošina, un lai mēs izvēlamies to, kas tomēr ir svarīgāks. Jo vēlreiz es teikšu, ne jau cilvēks galā izlēms, kas ar mani notiks, bet Dievs un šīs zemes dzīve kaut kad beigsies, bet tas, kas būs pēc tam, tas nebeigsies, un tur vairs cilvēks neko nevar darīt. Bet cilvēks ir mirstīgs, Dievs nav. Tā kā tā.